Latvijas zemeņu centrāla tirgū netrūkst, arī cenas vairs ļoti būtiski neatšķiras no importa ogu cenām. Zemenes tikko nopirkām, ievārījumu vārīsim. Un pirms tam nopirkām dārgākas zemenes ēšanai. Pa zemenēm nebaidamies, pa Latvijas. Bet kā ir, mazgājiet pirms tam kārtīgi? Nē. Latvijas nē. Nemazgājam. Kārtīgi nē, bišķi. Pirmie Igaunijas pētnieki publicēja pētījuma rezultātus, kurā noskaidrots, ka uz Igaunijas un Latvijas zemenēm mēdz būt sastopamas veselībai kaitīgu parazītu oliņas. Šajā pētījumā Latviju pārstāvēja Zinātniskā institūta bioparazitologi. Mežos vākuši meleņu paraugus un testējuši zemenes, kas iegādātas gan tirgos, gan laukos, kur cilvēki ogas aicināti lasīt paši. Jā, ar molekulārām metodēm ir atrastas arī ehinokoku klātbūtne. Bet pirmkārt, tas, kas mums ir jāpasaka, neviens nezina, vai šīs parazītu oliņas bija dzīvotspējīgas uz šiem zemeņu paraugiem. Tas ir pirmais, kas ir jāsaprot. Otrkārt, kā ar molekulārām metodēm mēs mēram visas pēdas. Tas nozīmē, ka risks inficēties tomēr nav tik liels. Ehinokokoze šogad gada pirmajos 5 mēnešos apstiprināta 8 cilvēkiem. Pagājušajā gadā 14 cilvēkiem visa gada laikā, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Šī parazīta olas izplata dzīvnieki. Jāmazgā ne tikai pirktās ogas, bet arī tās, kas aug pašu dārzā. Ogas ir jāmazgā nevis vienkārši ieberot caurdurī un bišķi paskalinot, bet iemērcam bļodā. Pēc tam katru ogu atsevišķi noskalojam zem tekoša krāna un cik nu iespējams ar rokām mazliet paberzējam, lai tas, kas tur ir pielipis, spēja atdalīties kopā ar netīrumiem. Dzirdējis, ja godīgi jāsaka, neesmu, bet mēs mazgājam. Mēs tomēr ar bērniem baigi jokoties nevar. Jūs mazgājat vienmēr? Protams, bet tagad itīgāk mazgāšu. Es tā, nevienmēr mazgā, teiksim tā. No dobes mutē nē. Labāk nē. Lai gan bērnībā tikai tā darīja. Pa dobu 4 bērni gāja un plūca un ēda. Neko darīt. Ja zinātnieki būtu paņēmuši, es domāju, jebkuru zemē tuvu augošu ogu dārzeni, kaut arī tos pašus salātus, diezgan kaut ko citu atrast. Gan jau tās lenteņu oliņas atrast arī salātos. Jā. Tā kā negribētos, ka ažiotāži tiek sacauti tieši par zemenēm, tagad zemeņu laikā. Par higiēnu un mazgāšanu jāatceras arī tāpēc, ka uz ogām un nemazgātiem dārziņiem tāpat var būt sastopami kādi vīrusi vai baktērijas. Vita Anstrate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.